tu tā diezgan skaļi uzspridzināji to Latvijas sporta informatīvo telpu, pavēstot, ka VF komandai tuvāko gadu laikā savāks ievērojumu budžetu. Tas bija pirms mēnešiem pāris laikam, vai ne? Un tur jau kolēģi sāk rēķināt, ko tur varēs VF atļauties par to budžetu, kur spēlēt un tam līdzīgi. Tas viss tā diezgan skaļi izgāja. Cik tur šobrīd tas viss tālu ir, cik tu esi pavirzies tajos jautājumos? Labs tīzerītis sanāks. Es domāju, ka pēc kāda mēneša būs publiskajā telpā pietiekami konkrēti un tādi, es teiktu, nozīmīgi jaunumi ceļā uz šo virsotni. Ja? Tā kā tiešām tas jau vairs nebūs kaut kas, bet tas jau būs wow. Taustāms jau kaut tā kā, kas. Tas jau būs kaut kas. Okay. Tā kā apmēram aprīļa vidus būs šajā tēmā. Pavēr priekškārt mums pirmajiem. Teiksim tā, būs jums visticamāk, es domāju, žurnālistiem jākonstatē, ka galīgi bez pamata tas jaunums nerunā. Aha. Tātad, ja viņš kaut ko saka, kaut kāda doma tur apakšā ir. Šis, Edgars, bija tas, ko es arī saviem kolēģiem teicu. Ja Edgars jaunums kaut ko pasaka publiski, ja, tad kaut kas tur apakšā visticamāk ir. Paldies. Tā tas ir. Man patīk, ka tu, kā podkāstu vadītājs šobrīd jau saka, ka šis būs labs tīzers. Jā. Tā tiešām arī būs.